fanātiski un līdzjutēji. Jau pēc nepilnām 3 dienām atskanēs tiesnešs vilks Daugavpilī un sezona būs sākusies. Pagājušajā gadā klubs nosvinēja 10 gadu jubileju un mums ļoti labs gads, ļoti laba sezona sanāca. Mēs izcīnījām Latvijas kausu, mēs finišējām 3. vietā pēc 19 gadu pārtraukumu. Pilsētai futbolā ir atkal medaļas un mēs zinām, mēs spēlēsim Eiropas līgā 2. un 9. jūlijā. Mēs nezinām, kur mēs sāksim šīs spēles, mēs nezinām pretinieku, bet es redzēju, ka mums izveidojas komanda, kur ir viens par visiem un visi par vienu. Lielākais kompliments arī bija, ko es dzirdēju no Vitālija, kurš kā spēlētājs viņš ir spēlējis dažādos čempionātos, dažādos līmeņos, un viņš aizvakar, vērojot arī, kā jūs iesildaties Olēnē, teica, ka būtībā tik draudzīgu kolektīvu iepriekš viņš nekur nav redzējis. Es redzēju, ka mums izveidojas komanda, kur ir viens par visiem un visi par vienu. Lielākais kompliments arī bija, ko es dzirdēju no Vitālija, kurš kā spēlētājs viņš ir spēlējis dažādos čempionātos, dažādos līmeņos, un viņš aizvakar, vērojot arī, kā jūs iesildaties Olēnē, teica, ka būtībā tik draudzīgu kolektīvu iepriekš viņš nekur nav redzējis. Un tas arī bija viens no tiem principiem, pēc kāda mēs veidojām šo kolektīvu. Galvenais bija tas, vai jums ir vēlēšanās spēlēt šajā klubā, vai jums ir vēlēšanās pieņemt šos profesionālos apstākļus, smagu darbu, vai jums ir vēlēšanās progresēt kopā ar klubu, kopā ar komandu. Кто-то ушел в другую команду, кто-то уехал в другой чемпионат. И вместе с тем мы пригласили новых футболистов. Добавилось много легионеров. Но я думаю, они очень хорошо впишутся в наш коллектив, потому что качественные футболисты, хотя из разных стран, все-таки не хватает еще взаимопонимания на должном уровне. Но видно, что хотят, видно, что есть потенциал расти, и, что самое немаловажное, в возрастном плане, это молодые футболисты. Un tas noteikti būs arī kā mācību stunda jaunajiem futbolistiem, jo klubs ir plašs, kas ir pats galvenais klubā, spēlē un klubā aug jaunā paudze, un tas ir ļoti svarīgi, lai jaunajai paaudzei būtu uz ko tiekties, no kā ņemt piemēru, kas ir tie elementi. Un, protams, kad viens no svarīgākajiem elementiem, kas ir sportā un dzīvē ir vajadzīgs, tā ir mirdzošas acis, cīņa par uzvaru, cīņa, lai mēs visi kopā varētu just līdzi un priecāties. Pirmajā trīniekā tas ir garantēti mums jātiek. Būs grūti, bet es domāju, tas ir iespējams. Tātad skatīsimies, sāksies sezona, kādi zirdziņi ir citām komandām. Skatīsimies, es domāju, ka jūs to varat izdarīt. Sezonas abonements, kas būs pieejams, es domāju, pēc nedēļas vai pēc 2 tirdzniecībā, un tur būs ne tikai futbols, bet arī daudz citas brīnišķīgas lietas, ko varēs dabūt kā balvu, kā bonus, kā iegūmu. Kāda cena abonementam pieejamās? Abonementam cena būs 15 eiro, bet visu jauno un mazo futbolistu vecvecākiem, draugiem būs 10 eiro cena. Sporta preču zīmols, kurš nosaukts grieķu uzvaras dieves vārdā Nike. Tātad Nike ir mūsu tehniskais sponsors, un tad šie būs mūsu mājas krēkli. Gins Freimanis. Apsveicam Ginu Freimani ar izsaukumu uz nacionālo izlasi. Gins dosies atkal aizstāvēt valsts godu Čehijā. Nākamajiem izsaukumiem, kā pagājušajā gadā tas izdevās, parādīsies mūsu vārdsargs un pagājušā gada virslīgas labākais vārdsargs Kaspars Īkstēns.
Savčenkovs. Igors Savčenkovs. Liekam pagaidām nost. Valērijs Redko. Futbola kluba Mīnska mums ir pievienojies Krievijas reģionārs Rustams Sosranovs. Otro sezonu komandā ir poļu leģionārs Darjušs Slatka. Ilgadējam pussargam Borisam Bogdaškinam šo sezonu Vadim Savdējevs. Mums vairāk nav hokeju numuri. Mums ir numuri no 1 līdz 29, tāpēc šo sezonu Oļegs Malašēnovs numurs ir. Vārdsargs Ivans Muižnieks. Edgars Fjodorovs. Priekšējā sezonā, bet par pirmajām minūtēm Jelgavniekiem jaunajiem vēl būs smagi jācīnās. Senegālas čempionāta zelta medaļas ieguvējs pirms pāris gadiem Abdulais Diallo. Mums tur bija neliela drukas kļūda vēl uz sarkanā krekla, tāpēc, lai viss ir pareizi, mēs ilgadējam aizsargam Aleksandram Gubinam ir numurs 7. Artis Jaudzevs. No 17 miljonu pilsētas Lagosas Nigērijā Jelgavā futbolu spēlēt ir ieradies Ismails Musā. Un viņš spēlē tajā pašā pozīcijā, kur Jelgavnieks Antons Dreismanis. Otro sezonu komandā ir puisis no Nigērijas Kenedijs Rība, kurš gaidām. Very good player, very good player. Elvis Studāns. Ieradies pie mums no Jūrmalas. Mārcis Melecis. Pagājušā sezonā bija numur 13. Gadi iet, bet viens numurs komandā nemainās. Mārcis Ošs, 20. Viens no spēlētājiem, kurš burtiski ir karsts un ieradies komandā pirms dažām dienām, Gļebs Kļuškins. Mums ir arī viens bārdains puisis no Kipras salas, otro sezonu komandā, Andrejas Temistoklevs. Komandā jau kaujas par Andru. Artis Lazdiņš, numur 20. Limbaši. Ošs, Lazdiņš un trešais ir Edgars Kārkliņš.